Sveicināti kriptomafijā! Šodien runāsim par kaut ko ļoti svarīgu. Kā izvairīties no kriptovalūtas izkrāpšanām jeb skēmu. Pirmkārt, kas ir kriptoskēms? Tas ir krāpšanas veids, kurā cilvēki mēģina izkrāpt jūsu kriptovalūtas vai privātos datus. Bet neuztraucies, es tev iemācīšu, kā no tā izvairīties. Viens no izplatītākajiem veidiem ir phishing, jeb zvejošana. Krāpnieki izsūta e-pastus vai ziņas, kas izskatās kā no uzticamām vietnēm, piemēram, tavas kriptovalūtas biržas. Vienmēr pārbaudi sūtītāju adresi un neklikšķini uz aizdomīgām saitēm. Īpaši uzmanies no negaidītiem piedāvājumiem vai pieprasījumiem pēc personīgās informācijas, ja ties izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība. Tas visticamāk ir skēms. Nākamā lieta ir viltus investīciju schēmas. Krāpnieki sola milzīgas peļņas iespējas ar minimālu risku, bet atceries, ja kāds garantē peļņu, tas ir sarkanais karoks. Viņi var pat rādīt viltotas vietnes ar viltotiem atsauksmju video. Vienmēr veic pētījumus un pārbaudi atsauksmes no uzticamiem avotiem. Un vienmēr esi piesardzīgs ar nezināmiem ICO, Initial Coin Offerings. Daudzi no tiem var būt veidoti tikai, lai savāktu naudu un pazustu. Un visbeidzot, personīgā drošība. Nekad nedalies ar saviem privātajiem atslēgu kodiem vai parolēm. Un izmanto 2-faktoru autentifikāciju visur, kur ir iespējams. Atceries, kriptovalūtu pasaule var būt aizraujoša, bet arī bīstama, ja neesi uzmanīgs. Tāpēc vienmēr esi skeptisks un veic savus pētījumus. Ja tev patika šis video un gribi uzzināt vairāk par kriptovalūtu pasauli, piesako man un ielaiko šo video, kā arī neaizmirsti padalīties ar savu stāstu komentāros. Un atceries, drošība pirmajā vietā.